Kenets Ervīns Heigens. Pareiza un nepareiza domāšana. Pirmā nodaļa. Pareiza un nepareiza domāšana. Bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tuvu, tavā mutē un tavā sirdī, un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinam. Un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts, jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Vēstule Romiešiem 10. nodaļa no 8. līdz 10. panti. Mūsu domāšanas veids, jeb uzskati nosaka to, kam mēs ticam. Ja mēs domāsim nepareizi, mēs arī ticēsim nepareizi. Ja mūsu ticēšana ir nepareiza, tad arī mūsu apliecināšana būs nepareiza. Citiem vārdiem sakot, tas, ko mēs teiksim, būs nepareizi. Viss ir atkarīgs no mūsu domāšanas. Dieva vārds mums ir dots, lai mēs sakārtotu savu domāšanu. Jēzus teica Marka evaņģēlijā 11. nodaļā 23. pantā: Patiesi es jums saku, ja kāds šim kalnam teiks, celies un meties jūrā, un kas nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks tas, ko viņš saka, tad viņam tas arī notiks. Mēs diezgan daudz apspriežam ticēšanas daļu, bet nepietiekami runāšanu. Protams, ka mēs nespēsim pareizi apliecināt, ja mūsu domāšana nebūs pareiza. Mūsu domāšanai ir jābūt saskaņā ar Dievu vārdu, jo mēs varam ticēt tikai tam, ko mēs zinām no Dieva vārda. Cilvēki, kuri agrāk ir bijuši reliģijās, kas saistīts ar metafiziku un prāta zinātni, bieži vien jauc mācību par pareizu un nepareizu domāšanu ar agrāk dzirdētajām reliģiozajām mācībām, jo viņi joprojām domā, ka cilvēks ir tikai būtne ar prātu un fizisku ķermeni. Taču cilvēks ir daudz kas vairāk, viņš ir arī garīga būtne. Metafizikas aizstāvi ir tik daudz mācījuši par prātu, ka pilna evaņģēlija ticīgiem ir gandrīz vai bail par to ieminēties. Tomēr Bībelē ir daudz, kas runāts par prātu. Piemēram, Bībelē ir teikts: paļaujies uz kungu no visas sirds, uz paša sapratni vien nepalaidies. Sakām vārdu grāmata 3. nodaļa 5. pants. Bībelē ir teikts: mēs apgāžam prāta sagudrojumus un jebkuru augstprātību, kas saceļas pret Dieva atzīšanu. Mēs sagūstam jebkuru domu, lai tā kļūtu paklausīga Kristum. 2. vēstule Korintiešiem 10. nodaļa 4. līdz 5. panti. Bībelē arī teikts: netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Vēstule Romiešiem 12. nodaļa 2. pants. Mēs atjaunojam savu prātu, izzinot Dieva vārdu. Bībele mūs māca iegūt Kristus prātu. 1. vēstule Korintiešiem 2.16. Vienīgais veids, kādā mēs varam iegūt Kristus prātu, ir mācoties un izzinot viņa vārdu, ticot tam savā sirdī un rīkojoties saskaņā ar to. Dieva vārds mūs māca domāt par to, kas ir patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas saistīts ar likumu un ir slavējams. Vēstule Filipiešiem 4.8. Dieva vārdam ir daudz, kas sakāms par prātu. Tomēr mums ir jāsaprot tas, ka domām mūsu prātā var būt divas izcelsmes. Citiem vārdiem sakot, domas mūsu galvā nevienmēr rodas mūsu prātā. Viens no avotiem ir bēlns, kurš ieliek mūsu prātā daudz domu, kas nenāk no mums, bet no ārienes. Tad ir Dieva domas, kas, protams, nāk no mūsu iekšienes. Tās nāk no mūsu gara uz mūsu prātu. Tu iemācīsies izšķirt savu domu avotu, esot ciešā sadraudzībā ar kungu, lūgšanā, Dieva vārda izzināšanā un meditēšanā. Protams, ka ļaunas domas nāk no velna. Pretstatā tam Dievs ir mīlestība, un mīlestība nedomā ļaunu, neklausās ļaunu un neredz ļaunu. Šādas labas domas nāk no Dieva. Esmu novērojis, ka rakstu vietas par prātu mēdz cilvēkus mulsināt, taču rakstu vietas par ticēšanu daudzos rada pārliecību, ka viņi tic, bet viņi tic savā prātā, nevis ar sirdi. Daudzi kristieši rakstu vietās par domāšanu spēj saskatīt negatīvo pusi.
taču tajās ir nevien negatīvā, bet arī pozitīvā puse, kas ir daudz būtiskāka. Piemēram, ja kāds runā par atzīšanos, angliski lietots vārds apliecināšana, tulkotāja piezīme, liela daļa iedomājas atzīšanos grēkā, kādā vājībā vai pārkāpumā. Bībelē teikts, ja atzīstamies savos grēkos, angliski apliecinam savus grēkus, tulkotāja piezīme, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa vēstule 1:9. Dieva vārdam ir daudz kas vairāk sakāms par apliecināšanas pozitīvo pusi nekā par negatīvo. Izpratne par to izmainītu cilvēku dzīves un viņa uzskatus, taču viņi ir dzirdējuši tikai par vienu apliecināšanas pusi – negatīvo. Tieši tāpēc viņi ir lietojuši tikai to, tā teikt, tev nebūs pusi. Tomēr Pāvils vēstulē romiešiem 10. nodaļā 9. pantā saka, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu, šeit netiek runāts par grēka, nedz arī kādas vājības apliecināšanu. Gluži pretēji, tā ir Jēzus Kristus kundzības apliecināšana. Tālāk mēs lasām. Un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts, jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Šī ir pozitīvā, nevis negatīvā apliecināšana. Patiesībā kristietībā apliecināšanai ir milzīga nozīme. Vēstulē ebrejiem 3. nodaļā 1. pantā ir teikts, ka mums būtu jāvērš savas domas uz mūsu ticības apliecinājumu apustuli un augsto priesteri. Šajā brīdī būtu labi noskaidrot vārda apliecinājums definīciju. Pirmkārt, tas apstiprina to, kam mēs ticām. Otrkārt, tas norāda uz to, ko mēs zinām. Treškārt, tas liecina par patiesību, kuru esam pieņēmuši. Mums ir jārīkojas tā, kā vēstule ebrejiem 4.14 mūs pamāca, un jāturās pie ticības apliecinājumu. Ļoti svarīgi ir arī turpināt apliecināt to, ka mēs esam izpirkti no Sātana varas un ka viņš vairs nevalda pār mums ar nosodījumu, bailēm vai slimībām. Mums ir jāturas pie mūsu apliecinājuma, jo mūsu apliecinājums ir Sātana sakāve. Jēzus sakāva velnu pirms gandrīz 2000 gadu, taču tam, ko Jēzus izdarīja mūsu labā, ir jākļūst par vitālu, dzīvu realitāti mūsu dzīvēs. Tieši šīs izpirkšanas piedzīvošana ir visbūtiskākā mūsu dzīvēs. Mēs tā pa īstam nekad neizpratīsim Dievu vārdu, līdz kamēr nebūsim skaidri ieraudzījuši mūsu izpirkšanas abas puses, juridisko un piedzīvoto. Izpirkšanas juridiskās puses piemērs ir šāds. Mēs bieži lūdzam, Dievs, izglāb šo vīrieti, vai Dievs, dziedini šo sievieti, taču Dievs jau ir izglābis un dziedinājis šos cilvēkus. Citiem vārdiem sakot, Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi. Jēzum vairs nav jāmirs, lai kādu izglābtu. Viņš jau vienreiz nomira, vai ne tā? Viņam nav no jauna jāizlej savas asinis. Juridiski Dievs jau visu ir izdarījis, lai nodrošinātu mūsu izpirkšanu. Ja kāds skatās tikai uz izpirkšanas juridisko pusi un sludina tikai to, cilvēki nepiedzīvos neko no tā savas dzīvēs. Un tieši šāda problēma ir daudzās draudzēs. Sludinātā vēsts ir juridiski pareizi, bet ticīgie ir palikuši augsti, miruši un formāli, jo ir dzirdējuši tikai par izpirkšanas vienu pusi. Kā rezultātā tā nav kļuvusi par dzīvu realitāti viņu dzīvēs. No otras puses, ja tiek sludināts tikai par izpirkšanu, kas balstīta paša pieredzē, tad rodas fanātisms un galējības. Ja kalpotais sludinās tikai par izpirkšanu, kas balstās pieredzē, tad daži ļaudis sāks meklēt piedzīvojumus, kas nav saskaņā ar Dieva vārdu. Lai cilvēki varētu piedzīvot visu to, ko Dievs par izpirkšanu mums ir juridiski sagādājis, ir jāatrod līdzsvars starp abām pusēm. Tas, ko Kungs mums ir sagādājis, kļūst par mūsu pieredzi, ja mēs to varam piedzīvot savās dzīvēs tad, kad mēs ticam Dieva vārdam savās sirdīs un ar savu muti apliecinam to, ka tā ir patiesība un tā pieder mums.
Piemēram, mēs varam redzēt izpirkšanas juridisko un piedzīvoto pusi Pāvila vēstulē kristiešiem Romā. Vēstulē romiešiem 10. nodaļā 8. pantā viņš saka: ticības vārds, ko mēs sludinām. Šādi vārdi nav atrodami vecajā derībā, jo tā laika cilvēkiem nebija iespējas piedzīvot izpirkšanu tādā mērā, kādā to piedzīvojam mēs. Viņi pat skaidri nesaprata to, ko paši pravietoja par Mesijas nākšanu. Arī 4 evaņģēlijos mēs neredzam izpirkšanas aprises, jo tā izpirkšana, kuru Jēzus mums atnese, nebija pieejama cilvēkiem, kamēr viņš bija uz zemes. Jēzus piedeva grēkus, bet izpirkšanā ietilps daudz kas vairāk nekā tikai piedošana. Mēs esam darīti par jaunajiem radījumiem. Izpirkšana mums kļuva pieejama tikai pēc tam, kad Jēzus tika piesists krustā, augšām cēlās no mirušajiem un apsēdās pie Tēva labās rokas. Citiem vārdiem sakot, jaunā derība stājās spēkā tikai tad, kad augstais priesteris Jēzus Kristus to iesāka. Dažiem ļaudīm ir grūti to saprast, jo pēc viņu domām izpirkšana bija spēkā jau tad, kad Jēzus bija uz zemes. Taču tas tā nav. Dažiem cilvēkiem uz zemes tajā laikā tika piedoti grēki, taču jaunajā derībā mums ir dots daudz vairāk nekā tikai grēku piedošana. Mēs garīgi piedzimstam no jauna un kļūstam par jaunajiem radījumiem Kristu Jēzu. Tad, ja cilvēks pēc jaunpiedzimšanas grēko, viņam nav jāpiedzimst atkal garīgi no jauna. Cilvēks var piedzimt no jauna tikai vienreiz, bet paldies Dievam, viņš var saņemt piedošanu par izdarītajiem grēkiem atkal un atkal no jauna. Apsolījums kristiešiem, kuri grēko, ir šāds: ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa vēstule 1.9. Kā jau mēs redzējām, vēstulē romiešiem 10. nodaļā 9. un 10. pantā ir teikts: un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts, jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību. Tad, kad grēcinieki dzird Dieva vārdu, viņu domāšana tiek sakārtota. Vārds tiem atklāja to, ka viņi ir pazuduši, ka viņi ir grēcinieki, ka viņi paši sevi nevar izglābt, ka viņi paši nevar sevi attaisnot vai izpirkt. Viss, kas grēciniekiem ir jāsaka Dievam: dārgais Dievs, es esmu grēcinieks, es nevaru pats sevi izglābt. Es zinu, ka saskaņā ar tavu vārdu es nespēju sevi attaisnot, bet es pateicos tev, jo tu mani mīli un tu sūtīji savu dēlu, kungu Jēzu Kristu, nomirt par mani. Un pateicoties viņa taisnībai, man tagad ir pieejama izpirkšana. Es ticu, ka Jēzus nomira par maniem grēkiem saskaņā ar rakstiem. Es ticu, ka viņš piecēlās no mirušajiem un viņš ir mana taisnošana. Es tagad pieņemu Jēzu kā savu glābēju. Tā ir domāšana saskaņā ar vārdu un ticēšana Bībelē teiktajam. Apliecināšana rada glābšanas realitāti cilvēka garā. Tam, ka grēcinieks tiek pievests pie glābšanas, ir ļoti liela nozīme. Piemēram, ja pašā sākumā grēcinieka domāšana tiek sakārtota un viņš tic un apliecina pareizi, viņam vēlāk savā kristieša dzīvē būs daudz vieglāk stāvēt pretī šaubām. Turpretī, ja viņam netiek dotas nepieciešamās instrukcijas, tad vēlns izmantos šī cilvēka nezināšanu pret viņu pašu. Viņš tiks sakauts un pazaudēs to, ko Dievs jau ir paveicis viņa labā. Ja cilvēks nezina Dievu vārdu un nezina to, kā turēties pie sava ticības apliecinājuma, vēlns to izmantos un centīsies panākt, ka šis cilvēks jūtas tā, it kā nemaz nebūtu glābts. Un brīžos, kad jauns kristietis izdarīs kādu kļūdu, vēlns centīsies viņam iestāstīt, ka viņš ir zaudējis un labāk ir padoties. Tas pats attiecas uz dziedināšanu. Atceries, ka apliecināšana ir sātana sakāve. Vēstulē ebrejiem 4. nodaļā 14. pantā teikts: mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma, jeb teiksim to pašu. Ko tas nozīmē?
Mums ir varenais augstais priesteris, kas nācis caur debesīm, Jēzus Dieva dēls. Viņš atrodas debesīs, lai pārstāvētu mūsu Tēva priekšā. Jēzus saka, es nomiru par viņiem, es uzņemos viņu grēkus, es viņus izpirku, es kļuvu par grēku viņu grēku dēļ, lai viņi manī varētu kļūt par Dieva taisnību. Es uzņemos viņu slimības un nesu viņu vājības. Es viņus atbrīvoju no tumsas varas, es viņus radīju no jauna, un viņi tagad ir jauni radījumi. Tieši to Jēzus saka savā vārdā. Iepriekš minētā pantu tulkojums no grieķu valodas skan šādi: cieši turēsimies pie viena un tā paša runāšanas. Tādai vajadzētu būt mūsu apliecināšanai. Mūsu apliecināšana vai nu mūs sagūstīs, vai arī atbrīvos. Mūsu apliecināšana ir rezultāts tam, kam mēs ticam, un mūsu ticēšana ir rezultāts mūsu pareizajai vai nepareizajai domāšanai. Pirmkārt, ļoti svarīgi ir zināt to, ko Dievs mums ir sagādājis Kristū, tad ticēt tam un to apliecināt. Šāda apliecināšana rada realitāti, kas kļūst reāla mūsu dzīvēs. Otrkārt, ļoti svarīgi ir zināt to, ko Dievs caur savu vārdu un svēto garu ir paveicis mūsos. Treškārt, ļoti svarīgi ir zināt to, ko Kungs Jēzus Kristus dara mūsos tagad, un kāda ir viņa šī laika kalpošana, atrodoties pie Dieva Tēva labās rokas debesīs. Ceturkārt, ļoti svarīgi ir zināt to, ko Dievs spējas paveikt caur mums, jeb ko Dieva vārds paveiks mūsu labā tad, kad mēs to izrunāsim ar savu muti. Vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā 13. pantā ir teikts: jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Dievs darbojas mūsos, Dievs darbojas caur mums, Dievs nedarbojās bez mums. Dievs deva draudzei varu un uzdevumu iet visā pasaulē un sludināt evaņģēliju visai radībai. Dievs plāno darboties caur mums. Svētais gars ir mūsu palīgs, taču svētais gars nedarbojās mūsu vietā. Tā ir vēl viena joma, kurā mūsu domāšana ir tikusi sagrozīta. Daudzi kristieši ir lūguši, lai svētais gars to izdara, taču svētais gars netika sūtīts to darīt. The American Revised Version Bībeles tulkojumā Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā 18. pantā skan šādi: es jūs neatstāšu bez palīdzības, es nākšu pie jums, es jums sūtīšu citu palīgu. Grieķu valodas vārds paraklete, kas tulkojumā nozīmē mierinātājs, nozīmē kāds, kurš ir aicināts būt cieši līdzās, lai palīdzētu. Nē, Dievs mums nesūtīs svēto garu, lai viņš paveiktu visu darbu. Dievs mums sūtīs svēto garu, lai viņš mums palīdzētu darīt darbu. Pārāk bieži viss tiek atstāts svētā gara ziņā. Taču, ja svētais gars paveiktu visu, mums nevajadzētu izsūtīt misionārus. Mēs bieži lūdzam: Dievs, pārliecini manu draugu par viņa grēku, liec grēka nožēlai nāk pār viņu. Taču grēka nožēla nenonāks pār viņu, ja neviens viņu neiepazīstinās ar Dieva vārdā teikto. Nedzirdot Dieva vārdu, mēs arī netiksim pārliecināti. Pāvils teica vēstulē romiešiem 10. nodaļā 13. un 14. pantā: jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts, bet kā lai piesauc to, kuram nav sākuši ticēt, un kā lai tam tic, par kuru nav dzirdējuši, un kā lai dzird, ja neviens nesludina. Bībelē teikts, ka cilvēki tiks glābti pateicoties vārda sludināšanai. Mēs pavisam noteikti ticam zīmēm un brīnumiem, taču zīmes un brīnumi nevienu neglābi. Tās piesaista cilvēku uzmanību. Pēc tam, kad ir notikušas zīmes un brīnumi, cilvēkiem ir jāpastāsta tas, kā viņi var tikt glābti. Ja mūsu domāšana nesaskan ar iepriekš teikto, tad arī mūsu ticēšana nebūs pareiza. Tad arī mūsu runāšana būs nepareiza un mēs būsim apjukuši un sakauti. Mums ir jāaptver tas, ko Dieva vārds spēj paveikt tad, kad tas izskan no mūsu mutēm. Jo, kā mēs jau redzējām, svētais gars ir sūtīts, lai mums palīdzētu. Mēs pārāk bieži draudzē vēlamies būt svētīti ar cilvēkiem, neizejot no draudzes.
Tāpēc mēs lūdzam, Kungs, pievienot cilvēkus, un Kungs, ej un izglāb cilvēkus. Tomēr galu galā tā ir mūsu atbildība. Mums ir dots svētais gars, kurš mums palīdz ievest cilvēkus draudzē, izglābt cilvēkus un darīt Dieva darbu. Kamēr mēs neesam labprātīgi darīt šo darbu, mūsu garās lūkšanas stundas par to, lai svētais gars paveic visu darbu, būs tikai veltīga laika izšķiešana. Kāda sieviete Dalasā prasīja, lai es lūdzu par viņu. Viņa bija gavējusi un lūgusi 3 dienas un 3 naktis, meklējot Dieva gribu savai dzīvei. Jautājot viņai par to, ko Kungs viņai ir parādījis, viņa atbildēja, ka Dievs vēlas, lai viņa apciemo cilvēkus, izdala traktātus un veic uzticētos pienākumus. Es viņai teicu, ka būtu varējis ietaupīt viņai šīs 3 gavēšanas dienas, ja vien viņa būtu pajautājusi mani, jo tieši to Dieva vārds māca un Dievs to sagaida no visiem saviem bērniem. Es reiz kādā draudzē ikvienam ieteicu sagatavot savu Bībeles mācību stundu, lai gadījumā, ja rastos iespēja uzrunāt cilvēkus, viņiem jau būtu daudz vairāk materiāla nekā nepieciešams, un viņi tādējādi varētu palīdzēt un būt par svētību klausītājiem. Es ieteicu ticīgiem lasīt jauno derību un īpaši vēstules, jo tās ir pilnas ar vārdiem Kristū, viņā un kurā. Šie vārdi jaunajā derībā ir lietoti apmēram 134 reizes. Katrā no gadījumiem tie ir attiecināti uz ticīgo, uz to, kas viņš ir vai ko viņš spēja izdarīt Kristū. Nozīme ir ne tikai tavām zināšanām par Kungu Jēzu Kristu, pats būtiskākais ir ieraudzīt to, kas Dieva vārdā teikts par to, kas tu esi Kristū. Daudzi kristieši ir nākuši pie manis un teikuši: Brāli Heigen, es Bībelē lasu šo un to, un es zinu, ka Bībelē teiktais par kristiešiem ir patiesība. Es zinu, ka esmu glābts un piepildīts ar svēto garu, taču šis apsolījums man nešķiet reāls. Es viņam jautāju, vai jūs esat kādreiz rīkojušies tā, it kā tā būtu patiesība? Vai jūs esat kādam teikuši to, ka tā ir realitāte? Vai jūs jebkad esat apliecinājuši to, kā tā patiešām ir? Viņu atbilde bija nē, es gribēju vispirms uzgaidīt, līdz esmu pārliecināts, ka tā tas ir. Es uz to teicu, kāpēc? Vai tu domā, ka Bībele melo? Bībelē ir teikts, ka tā tas ir. Vai Bībelē ir meli? Nē, es tikai gribu, lai tas vispirms kļūst par realitāti manī. Tad, kad tas notiks, es to arī teikšu. Bet Bībelē teikts, ar muti liecina, lai gūtu. Vēstule Romiešiem 10:10. Dieva apsolījums ir jāapliecina kā realitāte, pirms tas kļūst par realitāti. Saskaņā ar vārdā teikto tas jau tā ir, taču, lai tas kļūtu par realitāti tavā dzīvē, tev tas ir jāapliecina kā realitāte. Atceros kādu sievieti, kura 3 gadus apmeklēja Bībeles skolu. Viņa nebija kalpotē, nedz arī apgalvoja, ka tāda esot. Viņa apmeklēja Bībeles skolu, lai iegūtu zināšanas. Viņas draudzes gans man teica, ka šī sieviete ir vislabākā locekle viņu lielajā draudzē. Viņa bija svētdienas skolas skolotāja un piedalījās visās draudzes aktivitātēs. Reiz es viņu satiku pēc dievkalpojuma, kurā biju kalpojis netālu no viņas draudzes, un viņa man teica: Brāli Heigen, es izdarīju tā, kā jūs teicāt. Es vēl neesmu izskatījusi visas jūsu minētās 134 rakstu vietas, taču esmu izlasījusi un pārdomājusi 25 no tām. Esmu glābta, piepildīta ar svēto garu un daudzus gadus esmu darījusi labāko, ko spēju Kungam, taču es jūtos tā, it kā tikai tagad būtu glābta. Šīs rakstu vietas ir tik reālas, šķiet, ka tikai tagad esmu piedzimusi no jauna. Es atbildēju, ka patiesībā viņa jau bija glābta visu šo laiku, tikai viņa nebija dzīvojusi šī piedzīvojuma realitātē. Tas viss viņai piederēja visu šo laiku, bet tāpēc, ka viņa nekad nebija uzdrīkstējusies to apliecināt vai pasludināt kā tādu, kas viņai jau pieder, viņa līdz šim nebija dzīvojusi tajā, kas viņai juridiski jau piederēja. Pēc tam, kad esi apliecinājis to, kas tu esi Kristū, pastāvi uz to, kas tev pieder, un dzīvo tajā. Tā darīdams tu liksi lietā to, kas tev juridiski pieder.
Diemžēl daudzi tā arī nekad nenonāks līdz šai atziņai un paliks kristieša zīdaiņa līmenī. Viņi nekad nevarēs pilnībā izbaudīt to, kas viņi patiesībā ir Kristū. Redzi, kristietis netiek atjaunots kā vecs matracis. Vecs matracis tiek tikai uzlabots, bet jaunpiedzimšana nav atjaunošana vai renovācija. No jauna piedzimis kristietis ir pilnīgi jauns radījums. Kādā no tulkojumiem 2. vēstulē korintiešiem 5:17 lasām: viņš ir jauna suga. Šis jaunais radījums nav nekad iepriekš eksistējis. No jauna piedzimuši kristieši vairs nav grēcinieki, kuriem ir piedots. Mēs neesam nabadzīgi, vāji, bezspēcīgi draudzes locekļi, kas knapi spēj izdzīvot. Mēs esam jauni radījumi Kristu Jēzu. Nezinu kā tu, bet es to esmu apliecinājis un šajā patiesībā dzīvojis kopš 1933. gada. Es ieraudzīju šo patiesību par izpirkšanu, gulēdams slimības gultā un pētīdams Dievu vārdu. Pirms uzsāku lasīt Bībeli, es apsolīju Dievam divas lietas. Pirmā, es ticēšu un pieņemšu visu, ko Dievs ir teicis savā vārdā. Un otrā, es sākšu praktizēt to, ko Dievs ir teicis savā vārdā. Tikai daudz vēlāk es uzgāju arī citas grāmatas, kurās bija ietvertas tās pašas atklāsmes, kuras es jau biju ieguvis kā pusaudzis, guļot slimības gultā un izzinot Dievu vārdu. Vairumā gadījumu mēs sevi redzam kā tikai izglābtus no grēkiem. Mums šķiet, ka visu, ko mēs spējam izdarīt šajā pasaulē, ir vilkties uz priekšu, dzīvojot knapās iztikšanas ielās. Pēdējā mājā, kas atrodas blakus žēlošanas ieliņai. Taču vēstulē Efeziešiem 1. nodaļā 7.8. pāntā mēs lasām: Kristū mums ir izpirkšana caur viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlastības, ko viņš mums dāsni dāvājis visā gudrībā un izpratnē. Ievēro, kā tur teikts: Kristū mums ir izpirkšana. Mūsu izpirkšana ir Kristū. No kā mēs esam izpirkti? Kāds atbildēs: no grēka, taču tā ir tikai daļēja patiesība. Patiesībā mēs esam izpirkti no garīgās nāves, kas mūs padarīja par grēciniekiem. Mēs varētu arī teikt, ka esam izpirkti no bauslības lāsta, jo Galatiešiem 3. nodaļā 13. pāntā teikts: Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta, pats mūsu vietā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ik viens, kas pakārts pie koka. Apskatot Mūzes bauslību, mēs redzam, ka sods par tās pārkāpšanu bija trīsdaļīgs – nabadzība, slimības un nāve, garīgā nāve. Jēzus atnāca un mūs izpirka, jo mēs bijām pārdoti grēkam un garīgai nāvei, un Sātans valdīja pār mums. Bet tā kā tagad mums Kristū pieder izpirkšana, tad Sātana vara pār mūsu dzīvēm ir salauzta. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad piedzimām no jauna un kļuvām par jauniem radījumiem Jēzu Kristū, Sātans zaudēja savu varu pār mūsu dzīvēm. Tas nozīmē, ka tagad par mums valda jauns kungs un saimnieks Jēzus Kristus. Pirms tam Sātans bija mūsu kungs un saimnieks. Viņš valdīja pār mums. Taču tagad, kad esam jauni radījumi Kristu Jēzu, Jēzus ir mūsu kungs. Vēstulē Romiešiem 6.14 mums norāda, ka grēks vairs nevaldīs par jums, jo jūs neesat padoti bauslībai, bet gan žēlastībai. Tam, kurš valda pār tevi, ir arī noteikšana pār tevi. Grēks un Sātans ir sinonīmi. Citiem vārdiem sakot, tie ir līdzīgi vai gandrīz vienādi pēc nozīmes. Līdz ar to šo pantu varētu izlasīt arī šādi: Sātans vairs nevaldīs par jums, jo jūs nesat padoti bauslībai, bet gan žēlastībai. Kristus ir mūsu izpircis, viņš ir mūsu galva, viņš ir draudzes galva. Ja jau Kristus ir draudzes galva, un ja mēs esam Kristus miesas, kas ir draudze locekļi, tad Kristus ir mūsu galva. Vai Sātanam ir kāda vara valdīt par Kristus miesu? Nē, mēs piederam Kristum, un līdz ar to tikai viņš var valdīt par mums. Sātans nevar valdīt par mums, jo ja viņš valdītu par mums, viņš valdītu par Kristus miesu, kas ir draudze.
taču mēs zinām, ka Jēzus ir draudzes galva. Tātad, ja jau Sātans vairs nevar valdīt par mums, tad arī vājības un slimības vairs nevar valdīt par mums. Veci ieradumi vairs nevar valdīt par mums. Kāpēc? Jo mēs esam jauni radījumi Kristu Jēzu. Mums tam ir jānotic, jo tad mēs arī sāksim par to runāt. Un tad tas kļūs par realitāti mūsu garā, un mēs kļūsim par uzvarētājiem, kas dzīvo uzvaras pilnu dzīvi Kristū, kā tas teikts Atklāsmes grāmatā 12. nodaļā 11. pantā. Viņi uzvarēja to Sātanu ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem. No cilvēka vārdiem var noteikt viņa garīgo stāvokli. Lielākā daļa kristiešu citē rakstu vietas par mūsu izpirkšanu un lūdz Dievu, lai tās kļūtu par realitāti viņu dzīvēs. Tai pašā laikā nesaprotot, ka piedzimstot no jauna Kristū, vārds jau ir kļuvis patiesi viņu dzīvēs. Viss, kas viņam būtu jādara, jāpasludina un jāpieņem šos apsolījumus sev. Daudzi varētu jautāt, ja jau tas ir tik viegli izdarāms, kāpēc tad man tas nav? Ja tavā bankas kontā būtu $10,000, bet tu par to neko nezinātu, tad tev no tiem nebūtu nekāda labuma, kaut arī šī nauda tev piederētu. Un tu melotu sacīdams, ka šī nauda nav tava. Tas pats attiecas uz garīgām lietām. Ja tu neko nezini par garīgajām bagātībām, kuras tev jau pieder, tev no tām nebūs nekāda labuma. Tev tās jāpadara par savām, nevis tikai uz papīra, bet arī dzīvē. Man ir kāda iemīļota rakstu vieta, kas man, gadiem ejot, ir palīdzējusi. Tā atrodama Jesejas grāmatā 41. nodaļā 10. pantā. Nebaidies, jo es esmu ar tevi. Nebīsties, es esmu tavs Dievs, es spēcināšu tevi. Tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu. Šie vārdi tika rakstīti Izrēlam, bet tie ir patiesi arī mums šodien. Pat pirms es nonācu pilna evaņģēlija ļaužu amprindās, es nekad neraudāju un nelūdzos Dievu pēc viņa palīdzības. Es atvēru savā bībelē tādas rakstu vietas kā Jesejas 41.10, nokritu ceļos Dievu priekšā un lūdzu: Dārgais Dievs, esmu tev tik pateicīgs, ka tu esi ar mani, ka esi mans Dievs, ka tu mani vienmēr stiprini un uzturi ar savu labo taisnības roku, un ka man nav jābaidās. Daži kristieši jūtot, ka virs viņu galvām savalkas drūmi, mākoņi sauc: Ak, Dievs, palīdzi man! Dievs palīdz, jo viņš ir apžēlošanas Dievs un nāk mums pretī. Taču, lai saņemtu savas svētības, daudz labāk ir doties pie viņa tajā līmenī, kur atrodas viņš. Mēs varam barot savus drūmos mākoņus nepareizi domājot, nepareizi apliecinot un nepareizi ticot. Vai arī mēs varam likt drūmajiem mākoņiem izgaist, domājot pareizi, apliecinot pareizi un ticot pareizi, saskaņā ar Dievu vārdu. Mums visiem vajadzētu kļūt par tādiem, kas domā Dieva domas. Citiem vārdiem sakot, domā par to, ko Dievs saka savā vārdā, un apliecina, ka tā ir patiesība. 2. nodaļa – pareiza un nepareiza ticēšana. Sirds ticība ir vienīgais veids, kādā tu vari kaut ko saņemt no Dieva. Vai tā būtu glābšana, kristība svētajā garā, dziedināšana vai kāda cita atbilde uz lūgšanu. Izņēmums ir rezultāts, ko rada svētā gara dāvanu izpausmes. Tev ir jāsaprot, ka svētā gara dāvanas darbojas tikai tā, kā gars to grib, neatkarīgi no mūsu gribas vai vēlmēm. 1. vēstule Korintiešiem 12.11. Tieši tāpēc sirds ticība ir vienīgais veids, kādā mēs varam kaut ko saņemt no Dieva. Atklāsmes grāmatā 3. nodaļā 11. pantā stāstīts par to, kā Jēzus parādījās Jānam un iedeva viņam vēsti draudzēm Mazāzijā. Turi cieši, kas tev ir. Jēzus to teica tāpēc, ka viņš zināja, ka ir kāds spēks, kas ir vērsts pret mums un kura mērķis ir apzakt un sakaut mūs. Ticība ir līdzīga mīlestībai, tā kļūst redzama tikai darbos un vārdos. Tātad, bez apliecināšanas nav ticības, turpretī apliecināšana veicinās tavas ticības augšanu.
Apliecināšanai kristieša dzīvē ir vairākas nozīmes. Apliecināšana parāda virzienu un nosprauž cilvēka dzīves ceļa robežstabus. Cilvēks nevar neko saņemt no Dieva bez pareizas ticēšanas un pareizas apliecināšanas. To saprastami, mēs esam spējīgi sadarboties ar Dievu. 12 spiegi, kas tika izsūtīti uz Kanānu, ar savu apliecināšanu iezīmēja robežas savām dzīvēm. 10 no viņiem teica, mēs to nespēsim paveikt. Viņi ticēja, ka to nespēja, un tieši tāpēc viņi arī to nespēja. Izraēla tauta pieņēma vairākuma liecību, kā rezultātā klīda pat 1001 paudzes mūža garumā, 40 gadus. Taču Jozuam un Kālebam bija citas ziņas. Viņi ticēja, ka spēja iekarot apsolīto zemi. Viņi teica, iesim tik un tos iekarosim. Mēs taču varam tos pievarēt. 4. Mūzes grāmata 13:30. Šie vārdi nosprauda viņu dzīvēm robežas. Viņi bija vienīgie, kuri nodzīvoja pietiekami ilgi, lai ieietu Kanānā. Daži domā, ka Dievam vieni patīk vairāk nekā citi. Tā nav patiesība. Dievam nav mīluļu vai iecienītāko bērnu. Viņš mūs visus mīl vienādi un ir sagādājis nodrošinājumu mums visiem. Dievs nemīlēja Jozu vai Kalbu vairāk par citiem Izraēla bērniem. Viņš bija gatavs darīt viņiem visiem to pašu, ko viņš darīja Jozuam un Kalbam. Viss Izraels būtu varējis iet Kanānā, taču viņi ar savu nepareizo ticēšanu, kas rezultējās nepareizā apliecināšanā, nosprauda savai dzīvei robežas. Pāvils izmanto Izraēlu kā piemēru, mudinot mūs uzmanīt pašiem sevi, lai mēs savas neticības dēļ nepaliktu bez Dieva apsolījumiem savā dzīvē. Vēstulē Ebrejiem 3. nodaļā 12. pantā Pāvils teica, ka Izraēla bērniem neizdevās iet apsolītajā zemē viņu neticības dēļ. Viņu ticēšana bija nepareiza. Viens no grieķu vārdiem, kas tulkots kā neticība, var arī nozīmēt nevēlēšanās ļauties pārliecināšanai. Izraēla bērni nespēja iet apsolītajā zemē, jo viņi neļāvās pārliecināšanai sākt rīkoties saskaņā ar Dievu vārdu. Ir divu veidu neticības. Pirmā. Daži apšauba Dievu vārdu, jo neko par to nezina. Tā ir neticība, kas pamatojas zināšanu trūkumu par Dievu vārdu, jo ticība nāk no dzirdēšanas, un dzirdēšana no Dieva vārda. Tātad, ja cilvēki nedzird un nezina Dievu vārdu, viņam nevar būt ticības tam. Šāda veida neticība rodas tāpēc, ka cilvēks nav dzirdējis Dievu vārdu. Piemēram, tieši šī iemesla dēļ daudzi patiesi glābti kristieši netic dievišķajai dziedināšanai. Viņi nekad nav dzirdējuši to, kas vārdā teikts par dziedināšanu. Kādi varētu teikt, bet viņi taču paši var to izlasīt Bībelē. Jā, viņi var, bet viņi ir tādi, kādi reiz bijām mēs, viņi ir citādi mācīti. Es piederēju pie konfesijas, kas netic dziedināšanai. Man jau no bērnības bija mācīts, ka dziedināšana un tam līdzīgas lietas mūsdienās vairs nav. Tāpēc tad, kad es lasīju par dziedināšanu, tas neiereģistrējās manā garā, jo mans prāts bija aizvērts tēmai par dievišķo dziedināšanu, brīnumiem un citām šāda veida izpausmēm. Tieši tāpēc cilvēkam ir jābūt ar atvērtu prātu pret Dievu vārdu. Līdzeklis pret neticību ir Dieva vārda izzināšana. Cilvēks, izzinot Dievu vārdu, pats var iegūt zināšanas par to, kas viņam pieder Kristū. Otrais neticības veids ir nevēlēšanās ļaut sevi pārliecināt. Izraēla bērni zināja, ka viņiem ir jāieņem apsolītā zeme, jo Dievs bija teicis, ka ir jau to nodevis viņu rokās, bet viņi neļāvās pārliecināšanai sākt rīkoties saskaņā ar viņa teikto vārdu. Pasaulē ir daudz kristiešu, kuri ir informēti par Dievu vārdu, bet viņi neļaujās pārliecināšanai, lai sāktu rīkoties saskaņā ar to. To sauc par neticību. Līdzeklis pret šādu neticību ir paklausība. Vai esi ievērojis, ka lielākā daļa kristiešu ir patiesi un godīgi, tomēr vāji? Varētu šķist, ka šeit ir pretruna, bet tas tā nav. Iemesls, kāpēc kristieši ir vāji, ir tāds, ka viņi nekad nav uzdrīkstējušies apliecināt to, kas viņi ir Kristū.
Tu vari zināt to, kas esi Kristū un kas tev pieder Kristū. Izraēla bērni zināja, ko Dievs bija teicis par to, kas viņiem pieder. Viņš bija teicis, es došu jums to zemi. Viss Dieva iepriekš teiktais bija piepildījies. Izraēla bērni bija redzējuši Dievu uzticamību visā, ko viņš bija tiem solījis, bet viņi neļāvās pārliecināties, lai sāktu rīkoties saskaņā ar Dieva vārdu, kas attiecās uz zemes ieņemšanu. Līdzīgā veidā vairums kristiešu šodien nedzīvo viņiem piederošajā Dieva vārda apsolījumu gaismā. Lielākā daļa no viņiem lūdz, Dievs iedod man to vai izdari šo manā labā. Taču Dievs neko nedarīs viņu labā, kamēr viņi nesāks rīkoties saskaņā ar to, ko jau zina. Tad, kad viņi rīkosies saskaņā ar vārdu, viņi saņems atbildi. Tad, kad es kā pusaudzis biju smagi slims un piesaistīts gultei, mana ģimene domāja, ka zaudēšu prātu no biežās Bībeles lasīšanas. Viņi pat attaicināja pie manis dakteri Robeisonu, lai viņš man pateiktu, ka man nevajadzētu lasīt Bībeli tik daudz, citādi es zaudēšot prātu. Daudziem nāktu par labu, ja viņi varētu zaudēt savu dabīgo prātu, tā vietā kļūstot garīgi domājoši. Es zināju, ka no Dieva vārda izzināšanas iegūstu savu dziedināšanu un spēku, tāpēc vien turpināju to lasīt un izzināt. Es pamanīju, ka Bībelē ir ietverta vecā un jaunā derība un nospriedu, ka jaunajā derībā vajadzētu būt ietvertiem norādījumiem pašreizējam draudzes laikam. Tāpēc es lielāko daļu laika veltīju jaunās derības lasīšanai, īpaši pievēršoties vēstulēm, jo tajās ir atklāts tas, kas es esmu un kas man pieder Kristū. Man patīk uzturēt šādu apliecināšanu, jo tā ir uzvaroša apliecināšana, kas katru reizi sakauj vēlnu. Daudzi drauģu gani, evaņģēlisti un vienkārši draudzes cilvēki pavada daudz laika lasot citas Bībeles daļas, un galu galā tas arī top redzams, jo viņu dzīvēs nav redzama uzvara. Es reiz pazinu kādu sludinātāju, kurš vienmēr sludināja par pravietojumiem, un viņš vienmēr uzsvēra pravietojumu tumšo pusi. Visbeidzot, viņa klausītājiem apnika dzirdēt tikai pravietojumu negatīvo pusi, tāpēc viņi sāka apmeklēt citu draudzi. Šim sludinātājam pirms viņš nomira bija lielas ciešanas veselības ziņā. Par pravietojumiem var sludināt gan kā par svētību, gan kā arī par lāstu. Tas pats attiecas uz sludināšanu par dēmoniem. Sludinātājs var parādīt varu, kas kristiešiem jau ir dota par dēmoniem, un tādējādi gan viņš, gan viņa klausītāji būt svētīti. Bet no otras puses, dzirdot nepareizu sludināšanu par dēmoniem, cilvēkos var rasties lielas bailes. Slava Dievam, ka kristiešiem nav jādreb dēmonu priekšā, nec jābaidās no tiem. Ja mēs pavadīsim laiku lasot vēstules, mēs dzīvosim uzvarā. Pāvils uzskaitīja vairākus izaicinājumus, kas var rasties kristieša dzīvē, bet pēc tam viņš visu apkopoja sakot, bet visā tajā mēs pārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Vēstulē romiešiem 8. nodaļa 37. pants. Ievēro, kā Pāvils saka, ka pārākums ir mūsu pusē, jo mēs pārēm esam uzvarētāji. Dažas draudzes biedē tas, ka es mācu par prātu. Viņi tūlīt pat iedomājas par kristīgo zinātni. Tomēr Bībelē ir daudz, kas teikts par prātu. Piemēram, Jesejas grāmatā 26.3 lasām: Tu pasargāsi pilnīgā mierā to, kura prāts ir pievērsts tev. Tulkojums no angļu valodas, tulkotāja piezīme. Dieva vārds mūs mudina domāt tā, kā domā Kristus. Vēstule Filipiešiem 2.5. Un vēstule Filipiešiem 4.8 teikts: Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas ir patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar likumu un ir slavējams. Tam, ko cilvēks domā, ir liela nozīme. Esmu pārliecināts, ka tieši šī iemesla dēļ daudzi cilvēki turpina slimot, kaut arī gandrīz ik viens tajā valstī par viņiem jau ir lūdzis. Viņi nostājas katrā lūgšanu rindā, bet nekad tā arī nesaņem savu dziedināšanu. Iemesls tam, kāpēc viņi netiek dziedināti, ir viņu nepareizais domāšanas veids. Esmu ievērojis to, ka daudzi cilvēki šķietami saņēma palīdzību tajā brīdī, kad par tiem lūdzu.
Daži pat liecināja, ka 2 vai 3 dienas sāpes bija pazudušas. Tomēr es zināju, ka slimība vai sāpes atgriezīsies pie viņiem, jo viņu balsī joprojām bija saklausāms žēlošanās. Šie cilvēki turpināja nepareizi domāt, ticēt un apliecināt, un slimība atgriezās pie viņiem. Jā, ir daudz vieglāk sekot savām domām par konkrētām lietām, nekā tam, ko Dievs saka par šo situāciju. Reizēm ir gandrīz vai neiespējami panākt to, ka cilvēks pārstāj domāt to, ko citi ir teikuši, un sāk domāt saskaņā ar to, ko saka Dievs. Mums ir gan jāmeditē un jāpārdomā Dieva vārds, gan jātic tam savā sirdī. Piemēram, visi mani draugi un ārsti teica, ka es visdrīzāk neizārstēšos no savas slimības, taču tā vietā, lai klausītos viņos, es izvēlējos ticēt tam, kas Dieva vārdā bija teikts par to, kas mums pieder Kristu. Jā, būtu bijis daudz vieglāk ieklausīties savos draugos, savos ārstos un tajā, ko teica manas dabīgās maņas, bet es izvēlējos paļauties uz Dieva vārdu un tieši tāpēc tagad esmu vesels. Daudzu kristiešu ticība nedarbojas tāpēc, ka viņi nav uzdrīkstējušies noticēt un apliecināt to, ko Dievs par viņiem saka. Vai tas ir tāpēc, ka viņi nekad nav lasījuši Dievu vārdu, lai noskaidrotu to, kas viņi ir? Vai tas ir tāpēc, ka viņi pārāk daudz laika ir veltījuši Bībeles vēsturei, vecajai derībai, nesaprotot to, ka mums tagad ir jauna derība un mēs esam jauni radījumi Kristū, nesaprotot to, ka Dievs mūs mīl un vēlās mums to labāko? Vai varbūt tas ir tāpēc, ka viņu prāti ir pārāk aizņemti ar sīkām pasaulīgām lietām viņu dzīvēs ar to, no kā nebūs nekāda labuma tad, kad viss būs noslēdzies? Lai būvētu stingru ticības dzīvi, tev katru dienu ir jāapliecina tas, kas Dievs Tēvs ir tev, ko Jēzus dara tavā labā šobrīd, atrodoties pie Tēva labās rokas, un ko Svētais Gars dara tevī. Tā darīdams tu sasniegsi līmeni, kurā tu vairs nebaidīsies no apstākļiem, slimībām vai situācijām. Tā vietā tu kā uzvarētājs bezbailīgi varēsi skatīties dzīvei acīs. Ar laiku tu sapratīsi, ka vēstule Romiešiem 8:37 teiktais ir patiesība, bet visā tajā mēs pārējiem esam uzvarētāji. Taču tu nebūsi uzvarētājs, ja neapliecināsi to, ka tāds esi. Protams, ka nepareiza apliecināšana ir sakāves, neizdošanās un sātana pārākumu apliecināšana. Daži ļaudis vienmēr runā par savu cīņu ar velnu. Tā darīdami viņi palielina velnu. Ikreiz, kad cilvēks runā par to, kā velns tur viņu verdzībā, kā velns dara viņu slimu vai kā velns attur viņu no izdošanās, viņš apliecina sakāvi un neizdošanos. No otras puses tad, kad ticīgais apliecina Dieva labās lietas un to, ko Dievs ir darījis viņa dzīvē, viņš pagodina Dievu. Sāksim dzīvot uzvarošu dzīvi, pareizi apliecinot. Ja es reiz esmu pateicis, ka Dievs ir uzklausījis manu lūgšanu, es vairs pie tās neatgriezīšos. Man vienalga, ko es redzu, jūtu vai ko manas maņas man saka, es turos pie savas apliecināšanas. Es tai pieķeros ar buldoga tvērienu un to neatlaižu. Skaties Dieva vārdā un turies pie tā. Dari to, ko Jēzus teica. Stingri turies pie savas apliecināšanas un cīnies labot ticības cīņu. Neļauj vēlnam tevi aizvilināt prom no tavas pozīcijas. Esmu reizēm dienas, nedēļas un pat mēnešus stāvējis par to, kam ticu. Neesmu atkāpies no tā pat nemazliet. Esmu turējies pie savas ticības, jo es zināju, ka Dievs ir dzirdējis manu lūgšanu un ka man jau ir atbilde konkrētajā jautājumā. Tikai nedaudzi kristieši saprot to, ka mūsu apliecināšana mūs iesloga un ka tikai pareiza apliecināšana mūs atbrīvos. Ne tikai tas, ko mēs domājam, bet arī tas, ko mēs runājam, vairo vai nu spēku vai nespēku mūsos. Mūsu vārdi vai nu tur mūs slazdā un gūstā vai atbrīvo mūs. Mūsu vārdiem ir arī milzīga ietekme citu cilvēku dzīvēs. Mūsu mutes teiktie vārdi ir tie, kas patiesībā valda pār mūsu iekšējo būtību. Ja mēs runājam par slimību, tad tas ir tāpēc, ka mēs ticam slimībai.
Ja mēs runājam par vājībām un neizdošanos, tad tās ir tāpēc, ka mēs ticām vājībām un neizdošanai. Mēs neapzināti apliecinām to, kam ticam. No pārpilnas sirds mute runā. Mateja evaņģēlijas 12. nodaļa 34. pāns. 3. nodaļa. Pareiza un nepareiza apliecināšana. Mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls. Turēsimies pie ticības apliecinājuma. Vēstule ebrejiem 4. nodaļa 14. pāns. Ir viegli teikt, es tam ticu. Jā, tas ir manā sirdī, un runāt pozitīvi. Tomēr pirms esam to aptvēruši, mēs ar savu muti pasakām kaut ko pilnīgi pretēji, kaut ko negatīvu. Mums ir jāuzmana savu muti, lai no tās nāktu tikai ticības vārdi. Tas ir pārsteidzoši, cik daudz kristiešiem mēdz būt ticība uz nepareizām lietām. Ja viņi šo pašu ticību lietotu uz pareizajām lietām, viņiem viss izdotos. Patiesībā viņam nav nepieciešama lielāka ticība par to, kas viņam jau ir, lai viss izdotos. Tad, kad cilvēki runā par to, kas viņiem trūkst, viņos rodās trūkuma un nepietiekamības sajūta, un tā gūst virsroku viņu dzīvēs. Taču Jēzus ir mūsu kungs, un ja mēs cieši turēsimies pie šīs apliecināšanas, tad Jēzus gūs virsroku mūsu dzīvēs un mums sāks izdoties. Mēs nekad netiksim tālāk par to, ko sakām jeb apliecinām. Ticīga cilvēka mutes teiktie vārdi, viņa apliecināšana, kas radusies no sirds ticības, uzvarēs vēlnu katrā cīņā. Turpretī, tad, kad ticīgais savā sirdī netic tam, ko viņš saka, viņa apliecināšana nedarbosies. Un ja viņš apliecinās, ka Sātans spēj viņu aizkavēt un atturēt no izdošanās, tad Sātans arī valdīs par viņu. Vēstulē Kolosiešiem 2. nodaļā 15. pantā ir teikts: Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, un tās atklāti kaunā likdams svinēja par tām uzvaru Kristū. Ja jau Kristus mūsu vietā sakāva vēlnu, tad kāpēc vēlns joprojām tik daudz ko dara pret mums? Tāpēc, ka cilvēki viņam to atļauj. Daudzi domā, ka Dievs ir atbildīgs par visu, kas ar viņiem notiek, kaut arī patiesībā Dievam ar to nav nekāda sakara. Cilvēki arī domā, ka Dievam ir jāiejaucās un kaut kas jādara ar viņu problēmām. Bet patiesībā cilvēkam pašam kaut kas ir jādara ar to problēmu, kas viņam ir radusies. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc Jēzus uziešanas debesīs darbs, ko viņš paveica īstenojot vareno izpirkšanas plānu, tika nodots draudzei, un tagad tas ir ticīgo ziņā ieņemt zemi. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, un pēc tam, kad visu bija radījis, viņš to atdeva Ādamam. Dievs teica, ka nodod Ādamam varu pār visiem savu roku darbiem. Ādams ar radību varēja darīt visu, ko vēlējās. Diemžēl viņš izdarīja milzīgu pārkāpumu un atdeva sev doto varu vēlnam. Gadsimtiem cilvēce ir maldināta Ādama rīcības dēļ. Cilvēki neizpratnē ir jautājuši, ja Dievs zināja, kas notiks, kāpēc viņš atļāva vēlnam gūt varu pār pasauli? Cilvēki tā saka, jo nezina, kas ir teikts Bībelē. Bībelē skaidri ir rakstīts, ka Dievs radīja debesis un zemi, 1. Mūzes grāmata 1:1, un atdeva varu pār visiem savu roku darbiem cilvēkiem, 1. Mūzes grāmata 1:28, Psalmi 8:7. Dievs atdodams visu varu pār radību vairs nebija atbildīgs par to, tā bija cilvēka atbildība. Vai esi ievērojis to, ka ik viens jaunās derības grāmatu autors ir teicis, ka mums kaut kas ir jādara ar vēlnu? Tieši šī iemesla dēļ kristiešiem būtu jādzīvo draudzēji rakstītajās vēstulēs. Piemēram, Pēteris teica: Jūsu pretinieks vēlns kā laura rūgdams staigā apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt. 1. Pētera vēstule 5. nodaļa 8. pants. Esmu dzirdējis ticīgos sakām: Vēlns dzenas man pakaļ, lūdziet, lai viņš mani nenoķer. Šādai lūkšanai nav nekādas jēgas, tikpat labi varētu teikt: spīdi, spīdi, mazo zvaigznīti. Pēteris savu brīdinājumu nebeidza ar to, ka vēlns staigā apkārt kā rūcoša lauva, meklēdams, ko tas varētu aprīt. Nākamajā 9. pāntā viņš turpina un liek mums kaut ko darīt ar vēlnu.
tam stājieties pretī stipri ticībā. Mēs esam tie, kuriem kaut kas ir jādara ar velnu. Mums ir jāsaka velnam. Dieva vārdā teikts, ka Jēzus tevi sakāv. Velns, tu esi sakauts pretinieks. Jaunajā derībā, ko Dievs noslēdza ar cilvēku caur Jēzus asinīm, ir teikts, ka tev nav nekādas varas pār mani, jo Jēzus ir kļuvis par labākas derības galvotāju. Vēstule Ebrejiem 7:22. Šī jaunā derība vēsta par to, ka tev Sātana nav varas pār mani. Tā vietā man ir vara pār tevi. Sātan, liec mani mierā, jo tu esi sakauts. Tāda ir pareiza apliecināšana, kas sakaus velnu. Turpretī, nepareiza apliecināšana ļaus Sātanam gurt virsroku pār tevi. Jēkabs ir teicis: stājieties pretī velnam, un tas bēgs no jums. Jēkaba vēstule, 4. nodaļa, 7. pants. Jēkabs to rakstīja ticīgajiem. Ievēro, ka viņš neteica, lai mēs lūdzam Dievu, lai viņš mūsu vietā stājas pretī velnam un liek tam bēgt. Jēkabs neteica, lai zvanām draudzes ganam un prasām, lai viņš lūdz par to, lai velns liktos mierā. Nē, velns no tevis bēgs tikai tad, kad tu stāsies tam pretī. Es varu tam stāties pretī un viņš bēgs no manis, bet es nevaru velnam stāties pretī tavā vietā. Es varu ticībā lūgt kopā ar cilvēkiem, taču ja viņu apliecināšana ir nepareiza, manai lūgšanai nebūs nekādas nozīmes. Šo cilvēku nepareizā apliecināšana pilnībā atcels manas lūgšanas. 1. Pētera vēstule 5:8, Jēkaba vēstule 4:7. Daži cilvēki tik maz zina par Dievu vārdu un domā, ka ja es lūkšu ticības lūgšanu pār viņiem, tad viņi neatkarīgi no tā, vai paši tic vai nē, tik un tā saņems atbildi. Tā domāt ir muļķīgi un pretrunā Dieva vārdam. Daudzi apgalvo, ka tic jaunajai derībai, bet patiesībā tā nav. Viņam nav Dieva vārda zināšanu. Viņi jautā: ja jau tu dziedini slimos tāpat kā Jēzus, tad kāpēc tu nedziedini visus? Cilvēks, kurš saka, ka Jēzus dziedināja visus slimos, ir melis, jo Dieva vārdā skaidri redzams, ka Jēzus nedziedināja visus slimos. Cilvēku neticība neļāva Jēzum darīt daudzus varenus darbus. Piemēram, Marka evaņģēlijā 6. nodaļā no 5. līdz 6. pantam lasām, ka savā dzimtajā pilsētā Nācaretē Jēzus nevarēja darīt nevienu brīnumu, vien rokas uzlicis dziedināja dažus slimos. Viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. Nācaretē Jēzus nevarēja darīt brīnumus. Nav teikts, ka viņš negribēja. Viņš nevarēja. Kāpēc? Bībelē teikts, ka iemesls bija cilvēku neticība. Reizē mēs Bībelē lasām, ka visi, kas bija sapulcējušies konkrētajā vietā, tika dziedināti. Reizēm arī manā dievkalpojumā visi slimie ir tikuši dziedināti. Citā reizē tikai daži. Kāpēc? Atšķirību rada vai nu klātesošo cilvēku ticība vai neticība. Mēs to varam redzēt Jēzus kalpošanas laikā, kad viņš bija uz zemes. Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā 58. pantā teikts: un Jēzus tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Ja jau neticība spēja atturēt Jēzu no darbošanās, kamēr viņš bija uz zemes, un viņš kalpoja svētā gara spēkā, kas viņam tika dots bez mēra, Jāņa evaņģēlijs 3:34. Un ja Jēzus tagad darbojas caur savu ķermeni, kas ir draudze, caur svētā gara spēku mūsos, tad cilvēku neticība joprojām atturēs Jēzu darboties caur mums. Kristus, uzceļoties no mirušajiem, ieguva visu varu debesīs un virs zemes, un varu virs zemes viņš nodeva draudzei, ticīgajiem. Mums tagad kaut kas ir jādara ar to varu, ko Dievs mums ir piešķīris. Tā vairs nav Dieva atbildība. Tagad mūsu ziņā ir ticēt un rīkoties pēc savas ticības. Pāvils rakstīja draudzei Efezā: un nedodiet vietu velnam, vēstule Efeziešiem 4:27. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums nevajadzētu dot velnam vietu mūsos, jo velns nevar valdīt pār mums, ja vien mēs viņam to neatļaujam. Tad, kad mēs stājamies pretī velnam un apliecinām pareizi, mēs īstenojam mums doto varu pār velnu.
Taču, ja mūsu apliecināšana nav saskaņā ar Dievu vārdu, tad tā pagodina velnu un piepilda mūsu garu ar bailēm un nespēku. Mēs spēsim pacelties pāri jebkādai sātaniskai ietekmei tad, kad apliecināsim. Lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. 1. Jāņa vēstule, 4. nodaļa, 4. pants. Lielāks ir Kristus, kas ir mūsos, nekā jebkāds cits spēks, kas saceļas pret mums. Mūsu apliecināšana ir cīņas lauks, kurā mēs cīnamies, un no šīs cīņas būs atkarīgs, vai mums izdosies vai nē. Pretēji tam šaubu un baiļu apliecināšana noliedz Dieva žēlstību un spēku. Ticīgiem nevajadzētu aizrauties ar šaubām un bailēm, jo tās ir velna narkotikas. Pāvils teica, Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. 2. vēstule Timotejam, 1. nodaļa, 7. pants. Dievs mums ir devis spēka, mīlestības un saprāta garu. Slava Dievam! Mēs esam Dieva ģimenes locekļi, mēs esam Dieva bērni, mums pieder ticība, mīlestība un spēks, tāpēc mēs neapliecināsim mūsu šaubas un bailes. Tā vietā mēs apliecināsim to, kas teikts Dieva vārdā, un saglabājot šādu apliecināšanu, mūsu ticība kļūs arvien stiprāka un stiprāka. Runājot par kaitēm vai slimībām, mēs atklāti apliecinātu to, ka Dieva vārds nav paties un ka Dievam nav izdevies piepildīt savu vārdu. Ko Dievs saka par kaitēm un slimībām? 1. Pētera vēstulē 2.24 Dieva vārdā lasam: ar viņa Kristus brūcēm jūs esat dziedināti. Mātejs rakstīja, kā piepildītos, ko kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis. Viņš uzņēma mūsu kaites un nesa mūsu sērgas. Mateja evaņģēlijas 8. nodaļa 17. pants. T.L. Osborns savā grāmatā Healing the Sick, slimot dziedināšana, tulkotāja piezīme, raksta: sāpju un slimību apliecināšana ir salīdzināma ar parakstīšanos par ekspres pasta sūtījuma saņemšanu. Sātans tādējādi iegūst tevis parakstītu kvīti, tavu apliecināšanu, kas apstiprina, ka tu esi saņēmis viņa sūtījumu. Tad, kad tu apliecini slimības vai kaitas tā vietā, lai teiktu, ka Jēzus tās visas uzņēma uz sevis, tu apliecini, ka tev tās joprojām ir. Jau bērnībā es slimoju ar 2 ļoti nopietnām sirds kaitēm. Pēc ārsta teiktā gan viena, gan otra var izraisīt manu nāvi. Mans ķermenis bija gandrīz pilnībā paralizēts. Es slimoju ar mazasinību, tāpēc manas asinis bija bāli oranžā krāsā. Man nebija nekādu izredzu atveseļoties, kā vienīgi, ja Dievs par mani apžēlotos. Tad es sāku lasīt savas vecmāmiņas veco Dreika metodistu bībeli. Es to saucu par metodistu bībeli, jo mana vecmāmiņa tika glābta metodistu evaņģelizācijas dievkalpojuma laika Tenesī. Es ieraudzīju to, ka Dieva vārdā ir kaut kas teikts par slimībām un kaitēm. Ar viņa, Kristus brūcēm jūs esat dziedināti. Bet te nu es gulēju, pārciesdams 2 vai 3 sirdslēkmes dienā. Nedomā, ka es nebiju lūdzis par to. Patiesībā, daudzas naktis es to vien biju darījis. Es lūdzu stundām ilgi. Es tagad nenonicinu lūgšanu. Taču, lai iegūtu rezultātu šādā situācijā, ar lūgšanu vien nepietiek. Ir nepieciešama ticība un lūgšana. Problēma ir tā, ka liela daļa kristiešu daudz lūdz, bet to dara bez ticības, ja viņi nerīkojās saskaņā ar to, kam viņi tic, un tādēļ tam nav rezultātu. Bībelē tu neatradīsi nevienu vietu, kur Jēzus vai kāds cits teiktu, ka, lai iegūtu rezultātu, lūgšana ir viss, kas ir nepieciešams. Bet Jēzus teica, visu, ko jūs lūdzat vai prasāt, ticiet, ka jūs to saņemsiet, un tas jums arī būs. Mārka evaņģēlijas 11. nodaļa 24. pants. Jēzus arī teica, visu, ko vien savās lūgšanās jūs ticībā lūgsiet, jūs saņemsiet. Mateja evaņģēlijas 21. nodaļa 22. pants. Kristieši mēdz teikt, es patiešām ticu lūgšanai, taču tam nav nekādas jēgas. Tu vari aizbraukt uz Tibetu un tur sastapt reliģiju, kas ir sanāka par kristietību, un tās sekotāji arī tic lūgšanai.
Cilvēki nemitīgi lūdz, viņu priesteri nemitīgi griež lūgšanu ratus. Vēlreiz gribu uzsvērt to, ka es nesaku, ka mums būtu jāpārstāj lūgt. Es vien gribu pateikt to, ka ar lūgšanu vien ir par maz. Ja tu tici Dieva vārda teiktiem, tad tev lūdzot ir jāsāk rīkoties saskaņā ar to. Lūdz aizmirsti par savu problēmu un sāc izturēties tā, it kā atbilde atnāc brīdī, kad tu lūdzi. Ar lūgšanu vien ir par maz, tev ir arī jātic Dieva vārdam un jārīkojas saskaņā ar to. Es biju pusaudzes slimības gultā, un neviens cilvēks man nespēja palīdzēt. Dievs viens zina, cik stundas es pavadīju lūgšanā, taču attiecībā uz manu veselību nekādu uzlabojumu nebija. Es sapratu, ka kaut kur kaut kas nav pareizi, un es zināju, ka tas nav saistīts ar Dievu. Es zināju, ka man kaut kas ir jāmaina, jo Dievs ir nemainīgs. Tāpēc es jautāju, kungs, kas nav kārtībā? Kaut kas nav kārtībā. Es nespēju nonākt kontaktā ar tevi. Es nesaņemu to, pēc kā lūdzu. Dievs man parādīja, kas tas ir ar savu garu savā vārdā. Man vajadzēja ticēt, ka esmu dziedināts. Mans dabīgais prāts ļoti pretojās un kliedza tam pretī. Tavs prāts spēja radīt tikpat lielu troksni kā tavas rokas vai kājas. Kaut arī mans prāts turpināja teikt, tu esi traks, tu esi traks. Es teicu, nē, es tagad redzu, es skaidri redzu. Šis ir iemesls, kāpēc es nespēju saņemt savu dziedināšanu. Es joprojām apliecinu, ka mana sirds ir slima. Es joprojām apliecinu, ka esmu paralizēts. Es jūtu savu nepareizo sirdsdarbību, tāpēc turpinu apliecināt, ka esmu slims. Bet Dieva vārdā teikts, ka es esmu dziedināts. Dieva vārdā teikts, ka viņš kaut ko jau ir izdarījis ar slimībām un kaitēm. Apliecinādams slimību, es turos pie tās, un kamēr es pie tās turēšos, man tā būs. Man tā ir jāatlaiž, man ir jāsāk apliecināts, ka Dieva vārdā teiktais ir patiesība. Es līdz šim esmu saņēmis to, ko manas 5 dabīgās maņas man saka, tā vietā, lai pieņemtu Dieva vārdā teikto. Tagad tā vietā, lai klausītu savām maņām, man ir jāpieņem Dieva vārdā teiktais, ka es esmu dziedināts. Šādi es turpināju cīnīties ar velnu. Draugi, nedomājiet, ka jums nebūs jācīnās tad, kad sāksiet šādi apliecināt. Nebūs viegli. Pavisam noteikti nē. Dievs nav apsolījis, ka būs viegli. Viņš teica, cīnies labo ticības cīņu. 1. vēstule Timotejam 6.12. Viņš mums teica, stājieties pretī velnam un tas bēgs no jums. Jēkaba vēstule 4.7. Viņš mums teica, turi cieši, kas tev ir. Atklāsmes grāmata 3.11. Un Dievs arī teica, lai stājamies pretī velnam stipri ticībā. 1. Pētera vēstule 5.9. Viss iepriekš teiktais norāda uz to, ka mums ir jāpiepūlas, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Vēstule Efeziešiem 6. nodaļa 12. pāns. Vārds cīņa norāda uz to, ka tiek pielikta intensīva piepūle. Šī rakstu vieta norāda uz to, ka tā nav intensīva fiziska piepūle, kā piemēram cīņa ar cilvēku, bet tā ir cīņa ar garīgiem spēkiem garīgajā pasaulē. Tā ir garīgā cīņa. Tikko lasītie panti atklāja to, ka mums ir jācīnās, jāpiepūlās, jeb jāstājās pretī ļaunajiem spēkiem garīgajā pasaulē. Tieši tāpēc tev ir jāturas pie savas apliecināšanas. Turies pie tās cieši, nevis vaļīgi vai negribīgi. Turies cieši pie savas apliecināšanas, kā es turējos pie savas. Es teicu, nē, velns, Bībelē teikts, ka es esmu dziedināts. Tieši tas tev būs jādara, lai saņemtu no Dieva to, kas tev ir nepieciešams. Es pārstāju turēties pie savu sajūtu apliecināšanas, un tā vietā sāku turēties pie tā, kas teikts Dieva vārdā. Tieši tas radīja izmaiņas manā situācijā, un tas radīs izmaiņas arī tavējā. Sāksim pierast pie rīkošanās saskaņā ar vārdu. Vārds tevi dziedinās, ja tu to sāksi praktizēt. Dieva vārdā teikts, viņš sūtīs savu vārdu un dziedējiet viņus.
Psalms 107:20. Sakām vārdos 4. nodaļā 20. līdz 22. pantam ir teikts: Dēls, vērīgi ieklausies manās runās, manām valodām pievērs ausi, lai nezūd tās tavam skatienam, glabā tās dziļi sirdī, tās dzīvība tam, kurš tās atrod, tās dziedina visu viņa miesu. Iedomājies, ka tu būtu devies pie ārsta un viņš tev izrakstītu zāles. Tu tās iegādātos un ierodoties mājās noliktu uz plaukta. Tu apsēstos un skatītos uz zālēm, bet nesāktu tās lietot. Tās tev nepalīdzētu, un tu to zini. Tev būtu jāsāk lietot zāles, un tās vēl nav viss. Lai zāles sāktu darboties, tev tās būtu jālieto saskaņā ar ārsta norādījumiem. Piepildies ar Dievu vārdu, līdz tu tik ļoti to apzinies, ka pastāvīgi par to domā. Kamēr pārējie runās par daudz ko citu, tev būtu jārunā par to, kas ir teikts vārdā. Piemēram, Dieva vārdā ir teikts, ka Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību. Dieva vārdā ir teikts, ka Viņš ir tevi dziedinājis. Tad, kad tava pareizā apliecināšana kļūs par tavu realitāti, tu no Dieva saņemsi jebko, kas tev ir nepieciešams. Sāc rīkoties saskaņā ar Dieva vārdu jau šodien.